Mani sauc Jānis Rozīts. Esmu no komandas Rotas Meliora Celtnieks. Tas notika pirms gadiem 7, kad nolēmām dibināt komandu Entuziastu hokeja līgā. Uzrunāja mums menedžera Laura, kas mums visu organizē. Un tad mēs esam ar Rihardu tie, kas piepalīdz komandai attīstīties. Mums Tukumā tajā brīdī nebija neviena komanda, kas startēja Entuziastu hokeja līgā. Mēs bijām pirmie tajā laikā. Mērķis bija, Tukumā uztaisīt komandu un parādīt, ka mēs arī varam mazpilsētu startēt Rīgā. Hokejs nozīmē ļoti daudz, un mēs ejam uz priekšu ar lieliem soļiem. Sākumā mēs bijām viena komanda, tad pievienojās Tukuma brāļi. Tagad šogad jau mēs esam, es nekļūdos, 6 vai 7 komandas. Mēs paši tagad taisam arī 3. komandu, 9. 10. divīzijā. Tā kā mēs ejam visu laiku uz augšu. Ar šo ideju es neatceros, kas pirmsākumā to nāca, bet satikāmies mēs visa vadība, menedžeri, visi kopā un sapratām, ka ir daudzi cilvēki, kuriem vajag palīdzēt. Sapratām, ka mums Tukumā ir ļoti labi atbalstītāji, cilvēki, līdzjutēji. Domājām pamēģināt, un tad mūsu labā Laura uzrunāja televīziju un daudz slavens hokejists. Viņi piekrita pirmā reizē, un tas viss forši aizgāja, pavilkās. Mēs to darām jau katru gadu, atrodam bērni, principā, kuram vajag palīdzēt, un tos visus ziedojumus novirzam labdarībai.